Ir runa par precēm, kas nemaz nav preces. Tad Viktorīna bišķi. Precēm, kas nemaz nav preces, kas ceļo no austrumiem uz rietumiem, arī caur Latviju, tūkstošiem gadā vai simtiem mēnesī, kas ir jūsu nozares saimniecība. Un viņas turpina ceļot. Varat iztēloties? Pa dzīvniekiem. Suņi, kaķi, tur esot arī daži saskitai sarakstā bijuši. Un caur Latviju nāk milzīgs apjoms. Tur trakumsērgas potes tikai rudenī vispār noteica, ka ir jāuzrāda antivielu testēšanas pārskats, bet es nezinu, vai patiesībā mēs varam ticēt visiem pavadu papīriem, kas nāk no austrumpuses Latvijā. Lielākā daļa iet uz Vāciju, kas man likās ļoti interesanti. Tas ir PVD tie dati, ja? Liela daļa iet uz Igauniju, caur mums uz Igauniju, nevis pa taisno uz Igauniju. Šis arī jums šķiet ir viss labi, un ja kāds šiverē, tad lai šiverē šajā jomā? Šis ir atļauts, un tas, es domāju, nav labi, jo no sākumā starp citu ar Krieviju tika ievēsta Eiropas Savienībā, tā skaitā Latvijā arī Ukrainas esošie dzīvnieki un suņi, kas bija palikuši okupētajās teritorijās. Tas bija sākuma posmā. Tagad tie, kas nāk iekšā, tie noteikti tikai Krieviju, un es domāju, ka tas ir biznesa no veterinārā viedokļa, viņi tiek pārbaudīti, un mums tieši PVD arī vērs uzmanība, ka tur varētu būt arī krāpniecība, ka, ja nevar pārbaudīt, vai viņš dokumenti kārtībā, bet vai tas dzīvnieks ir tieši tā. Fiziski. Nav labi, jūs sakat. Ko tad mēs darīsim? Gadījumā mēs varam, es uzskatu, pilnībā aizliegt šādu, suņu kaķu ieviešanu. Un sēžam valdībā gadiem un neaizliedzam. Viņus ievedīs, mēs aizliegsim Latvijā, bet viņus ievedīs caur Lietuvu vai... Bet lai ved! Kāpēc viņi ved tos suņus un kaķus? Biznes, tas tiešām ir biznes. Dzīvnieku audzēšana ir milzīgs biznes, pa ko jūs varbūt neesiet informēti, tur apgrozās miljoniem kopumā, jo viens maziņš šunīts var maksāt vairāk kā 1000 eiro, un tas ir ļoti labi. Jā, bet mēs varam... Es zināju, bet par suņiem un kaķiem... Tie ir 1000, tie ir sūtījums skaits, dzīvnieku skaits, viņš drusku rūk pret 23. un 24. gadu, bet tie vienalga ir 1000. Pagājušajā gadā ir 4289 maidzīvnieki.